stunda. Vīnos stundā tad mēs skatāmies Dievu vārdus par to, kā Jēzus ar saviem mācekļiem dodās cauri Jērikas pilsētai. Un šim Jērikas pilsētā viņš sastopa tādu lielu grēcinieku. Galveno muitnieku. Mēs viņu pazīstam no vecajiem tulkojumiem par Caķeju, bet viņa vārds līdzīgāk skan Zakhais. Bet galvenais, tad domāsim par viņu kā par šo muitnieku. Kāpēc tas tik svarīgs ir šis notikums? Tāpēc, ka muitnieki skaitījās vienu no sliktākajiem cilvēkiem Izraēla tautā. Tātad sākumā jāiepazīst ir, kas tad šie muitnieki tādi ir. Un šeit mums tiek parādīts, šis būs galvenais varonis, maza auguma cilvēks šī zilajā kostīmā. Un tas, ko es izrakstīju par muitniekiem. Tātad muitnieki bija sabiedriskie darbinieki. Romas republikā un vēlāk impērijā. Jēzus dzīvoja tajā laikā virs zemes, kad bija impērija, kad vairs nebija parlaments Romā, bet kad bija imperators. Bet parlaments bija tikai nesen izzudis, bija pagājuši daži 10 gadi, kopš varu pārņēma imperators. Un mēs to imperatoru pazīstam no Jēzus dzimšanas stāsta. Tas bija imperators Augusts. Pirmais Romas imperators un gals, protams, Romas republikai. Ko viņi darīja? Viņi bija saistīti ar naudu, ar finansēm. Un uzzināja, ka viņu pienākumos bija apgādāt Romas karaspēku ar finansu līdzekļiem. Viņi bija pazīstami muitnieki ostas pilsētās, kur iebrauca tirdzniecības kuģi no dažādām valstīm. Un viņi novērtēja kravu, apskatīja kādas preces un noteica ieved muitu. Un ieved muita bija jāmaksā šiem kuģa īpašniekiem, tirgotājiem. Mūsdienās muitu maksā pilsoņi, teiksim, sūta no Ķīnas kādu paciņu, un to ķīnieši nemaksā šo muitas, ieved muitu, bet mēs maksājam. Bet tajos laikos tie, kas tirgoja, tie, kas veda, tie maksāja. Ja gribēja tirgot ar Romas impēriju, lūdzu maksā attiecīgi nodokli. Tā, protams, vēlāk notika tāda lieta, ka viņi kļuva kā privāta organizācija. Nevis valsts organizācija, bet privāta organizācija. Un tas viņus, protams, uzreiz gribēja peļņu dabūt, kā jau viss bizness vajag peļņu. Un viņi sāka šos amatus iegūt ar vairāk solīšanu. Tas nozīmē, ka bija konkurss, un kurš muitnieks solīja vairāk iekasēt nodokļus, lielākus nodokļus. Tas arī dabūja to vietu. Protams, šos lielos nodokļus, kurus viņš apsolīja, vajadzēja iegūt. Un tad vairs nebija nozīmes, no kā iegūt. Un rezultātā viņi šos nodokļus palielināja paši. Cilvēki bija spiesti viņiem maksāt tikai tāpēc, ka viņi bija
nopirkušas šo amatu, šīs tiesības pildīt valsts pienākumu. Un saprotams, ka tādā veidā šis amats ieguva ļoti nelāgu slavu. Mēs, protams, pazīstam šos muļķniekus kā sliktus cilvēkus, bet, protams, tādi viņi nebija visi, jo viņi joprojām turpināja darīt to darbu, kā apgādāt militāru personas, kā ostas, kā sabiedrisko ēku būvniecību pat rakstīts ir. Viņi uzraudzīja un gādāja naudu priekš sabiedriskajām ēkām. Tas nozīmē, piemēram, pašvaldības ēkas, sabiedriskās pirtis, sabiedriskās toaletes, tiltus. Tātad viņi uzraudzīja viņu finansēšanu un viņu būvēšanu. Un bieži vien viņi nolīga sev palīgus no vietējiem iedzīvotājiem, kuri tad nodarbojās ar nodokļu ievākšanu no zemākas kārtas cilvēkiem. Un tos, kuri organizēja visu šo lietu, tad arī sauc par virsmuļniekiem, tātad viņi bija priekšnieki tiem, kas nodarbojās ar nodokļu ievākšanu, bet bieži vien viņi arī iesaistījās korupcijas schēmās. Tas nozīmē, ka viņu apakšnieki dalījās ar naudu, ko viņi izspieduši no citiem cilvēkiem, dalījās ar savu priekšnieku. Kaut kas līdzīgs šeit bija 90. gados. Krievijā tas turpinās līdz pat šam laikam. Nu, lūk. Tālāk. Tātad šis virsmuļnieks, šis galvenais muļķnieks, viņš padzirdējis, ka Jēzus ir pilsētā. Un tā kā Jērika atrodās ceļā no Galilejas uz Jūdu zemi, tad ziņas par Jēzu bija nonākuši jau Jērikā. Par viņu brīnumu darbiem, par viņu mācību. Un šis virsmuļnieks, būdams ar sakariem sabiedrībā, jo, lai arī cilvēki viņu ienīda, bet bija spiesti ar viņu kontaktēties, viņš arī bija iegūs informāciju par Jēzu, un tagad viņš gribēja viņu redzēt. Tātad interesanti ir tas, ka šeit ir rakstīts, ka viņš gribēja viņu redzēt, kāds viņš ir. Tātad viņš jau daudz ko bija dzirdējis, bet tagad viņš gribēja pats ieraudzīt viņu. Un tagad bija mazs auguma, tad viņš neko nevarēja izdarīt. Tā mēs gadījāmies. Cilvēki ir maz auguma un viņam aizsēc tie lielie priekšā. Fotogrāfijās viņi netiek nekādīgi iekšā. Un tāpēc viņš uzkāpa, mums iepriekšējā tulkuma rakstīts vīģes kokā, bet tas nav vīģes koks, bet platāna. Jā, mums tādi koki aug tikai botāniskajos dārzos. Bet tas tulkojums vīģes koks ir ienācis no tā, ka ir dažās valodās, kā piemēram grieķu valodā, šo koku, ko mēs sauktu par platānu, sauc par vīģes koku un latviešu valodā tāda nav, par divu koku savienojumu. Un pirmais vārds ir vīģi grieķu valodā, un otrs ir
otra koka nosaukums, jo viņam lapas atgādina vienu koku, un stumbrs un zari atgādina citu koku. Un tas saviem cilvēkiem likās jocīgi, kā tas var būt, kā lapas no viena pazīstama koka, zari un stumbrs no cita pazīstama koka. Un tad viņš šos divu koku vārdus salika kopā vienā. Un tas skanētu Bībelē, tas skanētu vārds sikamore. Sikamore. Tas tāds interesants koks. Un es arī viņu bildi atradu. Tas tiešām nav vīģes koks. Ir vēl lielāki koki. Es tādu izvēlējos, lai varētu parādīt, kādāds muitnieks varēja iekāpt. Jo ir vairāku 100 gadu veci šie koki, platānas, kur ir tik milzīgi, ka tur uzkāpjot augšā Jēzu nevarētu vairs redzēt. Viņš būtu pārāk tālu apakšā. Tā kā es šeit izvēlējos tādu izmēru, lai varētu iekāpt iekšā mazs cilvēks, maz auguma cilvēks, uzkāpt augšā. Tas, man liekas, ir piemērots. Tur arī bērni var kāpt augšā šitādā kokā uz zariem un ieraudzīt kaut ko citu. Un lūk, kādas ir viņa lapas un augļi. Tā kā ar vīģi tā nav vīģi, kā jūs redzat. Un šitā ir tieši tā platāne, kas ir izplatīta tuvajos austrumos. Tad Izrēlā, Irānā, Irākā, Sīrijā, Libānā. Viņu arī sauc par austrumu platānu. Redziet, viņam izstās pēc kļavas nedaudz lapas, vai ne? Ievērot, pēc kļavas nedaudz izskatās. Jā, tas tāds interesants. Un tam ir, protams, sēž lūk. Tātad virsmuitnieks sēž kokā. Jēzus palauzies uz viņu un teica, Zakai kāp steigšu uz zemē, jo man šodien jāpaliek tavā namā. Viņš, protams, nebija domājis, ka viņam vajadzēs uzņemt Jēzu. Viņš jau gribēja viņu tikai redzēt. Bet redziet, Jēzu ir citi plāni, jo viņš nav nācis, lai ietu tikai pie nabagiem, vai tikai pie bagātiem, vai tikai pie godīgiem cilvēkiem, vai tikai pie muitniekiem. Jēzus ir nācis priekš visiem cilvēkiem. Un tad viņam arī ir laiks un vajadzība iet pie virsmuitnieka. Kas ir šī vajadzība? Skatāmies tālāk. Tad viņš aicina viņu savā namā un cilvēki kurna un saka, ai, viņš pie grēcīga vīra ir apmeties. Kā viņš to drīkst darīt? Šis muitnieks, viņš ir briesmīgs grēcinieks. Viņš ir ļauns cilvēks. Un tur kāds, kas sev uzskata par skolotāju. Jūdiem bija tāds uzskats tajos laikos, ja tu vari iet mācīties Dievu vārdus pie kāda no rabīniem, tad tev ir jālabojās. Tu nedrīkst pie viņa nākt ar saviem grēkiem. Tad vispirms labojies, un tad rabīns paskatās, ka tu esi cienīgs cilvēks, cienījams, un tad viņš pieņems tevi par savu skolēnu. Jēzus pieņēma tos, kurus neskaitījās cienījami un nedēva nekādas solījumus, ka viņi kļūs labāki. Un tas daudzos Jēzus pretiniekos izraisīja, ja tā var vienkārši teikt, ļoti dziļu neapmierinātību. Kā viņš tā var darīt pie grēcīgiem cilvēkiem? Pēc tāda laika šis virsmuitnieks piepieši saka, kungs, pusi no savas mantas esmu gatavs atdot nabagiem. Mums netiek stāstīts šī notikumā, ko Jēzus runāja pie mīlesta galda ar šo muitnieku. Mēs nezinām, cik viņi ilgi to darīja. Vai mīlestība bija
īss, vai viņš bija karš. Bet mēs zinām noslēgumu, ka visu šī mīlestība un visu sarunu rezultātā piepieša muitnieks bija gatavs pusi no savas mantas atdot nabagiem. Ļoti interesanti, ka bija kāds bagāts jaunieklis, kuram Jēzus teica visu atdot un izdalīt nabagiem. Un mēs varētu domāt, ka Jēzus būs neapmierināts, ka šis muitnieks atdod tikai pusi. Bet tur bija liela starpība. Šim bagātajam jauneklim Jēzus teica, pārdod visu, atdod visu nabagiem un seko man pakaļ. Tas nozīmē, burtiski staigā man pakaļ un mācies no manis. Bet šo virsmuitnieku viņš neaicina sekot. Tāpēc šī ir paša virsmuitnieka iniciatīva, ja es atdošu pusi savas mantas nabagiem. Bet vēl vairāk. Jā. Un ja esmu ko netaisnīgi izspiedis, to atdošu četrkārtīgi. Un lūk, te viņš nolēma labot to, ko viņš būtu nodarījis sliktu cilvēkiem, kad ir kaut ko izspiedis no viņiem. Piemēram, piespiedis maksāt lielākas nodevas nekā paredzēts. Vai izspieda kukuli, kurš nebija paredzēts. Tad viņš saka, ja atdošu to četrkārtīgi. Gribu izlīdzināt savu vainu. Interesants ir tāda lieta, ka saskaņā ar Dievu likumu zaglim jādod divkārtīgi nozagtais. Nozag 1 eiro. Ja tu nožēlo, tad atgriezies atpakaļ un cietušajam dod 2 eiro vietā. Bet šeit Zaķejs ir vairāk aizkustināts ar to, ko viņš dzirdēja no Jēzus, ka viņš brīvprātīgi piesakās četrkārtīgi atdošu. Tad 2 reizes vairāk nekā tas ir paredzēts likumā. Un Jēzus viņu neuzliela. Viņš nesaka, vai kāds tu esi malacis, bet viņš ar priecīgi prātu konstatē svarīgu faktu, ka šodien šim namam, tas ir domāts Zaķeja mājsaimniecība, Zaķejam piederošie cilvēki, ja šodien šim namam pestīšana ir notikusi. Tātad viņš ir glābts no saviem grēkiem, jo ir uzklausījis Dieva dēlu un viņam noticējis. Ir jau tā, ka mūsu solījumi Dievam, es darīšu to un to un to, nav īsti. Tā mēs notikt. Tāpēc dot solījums ir bīstami cilvēkiem. Bet šeit ir atšķirība kāda. Tad, kad Jēzus kādu uzslavē, viņš to dara tāpēc, ka viņš jau zina, ka tā arī notiks. Jo tad, kad, piemēram, mācekļi teica, ka viņi Jēzu nekad nepametīšot, ka viņi ies ar Jēzu nāvē, tad Jēzus zināja, ka viņi to nedarīs. Un šeit Jēzus zināja, ka šī muitnieka atgriešanās no grēkiem ir īsta un patiesa. Un tas nesīs augļus viņa dzīvē. Tāpēc viņš saka, pestīšana ir notikusi jau, un viņš ir Ābrahāma dēls. Un ko nozīmē vārda Ābrahāma dēls? Tas nozīmē, ka viņš seko Ābrahāma ticībai. Viņš seko Ābrahāma ticībai.
Un tā viņš paskaidro arī tiem, kas kurnēja, ka viņš pie grēcīgi cilvēku apmeties. Jo Jēzum nepārtraukti ir jācīnās. Gan ar atklātiem pretiniekiem, gan arī kurnētājiem. Un tāpēc viņš viņiem uzrāda un saka, ka viņš to darot, tātad Jēzus dara šo lietu, ka viņš iet pie pazudušiem cilvēkiem, tāpēc ka viņš ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Tātad nevis to, kas Dievam pieder, nevis to, kas tic uz Dievu, bet gan uz to, kas ir Dieva pretinieks. Viņš nāk meklēt pazudušo. Un muitnieks Izraēlas sabiedrībā ir viens spilgts piemērs, kas ir pazudušais cilvēks. Ja, muitnieks ir piemērs, ko nozīmē būt Dieva ienaidniekam. Un tādā veidā Jēzus parāda, ka viņš nav nācis priekš labo grēcinieku glābšanas, bet viņš ir nācis priekš visu grēcinieku glābšanas. Vai viņi būtu labi vai ļoti labi, vai slikti un ļoti slikti cilvēki. Viņš nācis ir glābt vienu cilvēku. Un tas ir rezultāts šai sarunai, šim notikumam, ko viņš grib uzsvērt. Tas, kad Zaķejs rāpjas kokā un tā tālāk, iespējams, ka tur daudzi bērnu, daudzi cilvēki rāpās kokos, lai redzētu Jēzu. Bet kāpēc tie stāsti nav pierakstīti? Viņi nav pierakstīti tāpēc, ka tam nav tādas lielas nozīmes. Viņi nav pamācoši stāsti, viņi nav iedrošinoši stāsti. Bet šeit ir pavisam skaidrs viens liels grēcinieks, kuru visi ienīst. Ja, viņš sastopās ar Dievu dēlu, un Dievu dēls šo grēcinieku nenoraida, bet vairāk viņš apstiprina viņa ticību un aicina sakot sev uz visiem laikiem un apsola mūžīgo dzīvību. Nu, lūk, tas arī šodienas ir uz Bībeles stundas temats. Un ir kādi jautājumi, vai saistībā ar šo vai citu kādu tematu. Jo galvenais jau, ko es dodu, tā ir kristīga atbilde arī gan notikumiem sabiedrībā, gan notikumiem, kas ir Bībelē aprakstīti. Un tāpēc, ja nav jautājumu par Bībeles stundas tematu, tad noteikti var uzdot jautājumus arī par citiem tematiem.